Izvēlēties dzīvi pēc gara vai nē, vai Dievs apžēlos tos, kas dzīvo pēc miesas. Depresija, bailes vai slinkums nav tikai ak, man kaut kas uzbruka, tas nekas neuzbruka, tā nav izvēle. Jūs izvēlaties būt nomāktam, mazdušīgam, bailām, grēkām vai staigāt garām. Izvēle pilnībā jūsu piedot vai nepiedot, mīlēt vai nemīlēt. Tā ir izvēle dzīvot saskaņā ar garu, nevis pēc miesas. Tāpēc, kad nāk izmisums un depresija, tā ir izvēle. Dievs tevi nevēlos. Tas ir grēks. Viņš saka, kas uzvar tas, kas nedzīvo pēc miesas un nebiedrojās ar sātanu, iemantos visus. Un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. Dieva bērni ir tie, kas ir uzvarējuši šo pasauli. Tie, kas bija vienoti ar Kristu, viņu dzīvē piepildījās Dieva noslēpums. Jēzus valdīja viņu sirdī, un Dieva bērni valdīja kopā ar Kristu debesīs. Un tad dzīvo Kristus un evaņģēlija dēļ, lai tas Kungs jūs svētī, lai jūsu dzīve tiktu īstenot Dieva noslēpums, un lai jūs būtu uzvarētāji un kļūtu par Dieva dēliem, meitām. Mēs Dieva vārdā kristīgā visi aicinām jūs apmeklēt tiešsaites bībeles studijas, konferences svētdienās, vai, ja neesat baznīcas daļa, rakstiet mums, ja jūs varēsiet pieņemt Kristu uzvaru savā dzīvē, atzimt garīgi un mantot visu Dieva apsolījumus. Lai Dievs tevi svētī. Amen.